Eduard, jūs dzīvojat Lēdmanē jau 5 gadus. Sakiet, kāda izskatījās Lēdmane pašā sākumā, tad, kad jūs tur sākāt dzīvot? Pirmo reizi, kad mēs iebraucām Lēdmanē, tur bija pagalms Dubļu jūra, viens smilts māla, tagad tur ir bruģis. Toreiz, pirmo reizi, kad mēs bijām Lēdmanē, tad pusdienas, kad mums deva. Pusdienas iznes ārā katlu, un tur tās tukšas telpa bija, un virtuvē mums bija pavisam citā vietā. Tagad jau mums ir labi iekārtot virtuvi, tur tā zāle viss, tas bija viss. Un Trušu karalisti jau mēs sākām, tas ir 10. gadā mēs viņu sākām veidot, jau visus tos žogus tur rakt, un par visiem tos nostiprināt visus tos grāžus un tos pamatus tiem trušiem taisīt, un atklājām mēs viņu 11. gada 29. jūnijā. Jūs sakāt mēs, bet kas ir tie mēs? Mēs esam tie, kuru sabiedrība ir atmetusi. Mēs esam bijuši dzērāji, narkomāni, es esmu dzērājs. Es citur vairs nevarēju atrast šo palīdzību, kā tikai pie Dieva. Un viņš ir mums palīdzējis, un tāpēc, kā jau es jau gribu teikt, ka mūsu mācītājs, kad viņš saka, tas Dievs mums dod svētību, un mēs to svētību dodam citiem. Tas ir mūsu galvenais uzdevums. Un kad sākās pirmās nometnes bērniem? Pirmās nometnes sākās jau 11. gadā. 11. gadā jau bērni dzīvoja teltīs, un tagad jau mums ir kempings izveidots. Un tagad jau mums ir iekārtot arī labi iekārtot viesmāju, kur cilvēki var dzīvot. Bet cik bija toreiz bērni pirmajās nometnēs? Pirmajā nometnēs bija 15-20 bērni. Ja. Un cik tagad jūs varat? 200 mēs varam. No 15 līdz 200 ir liels progress. Bet kur notiek nometnes? Kādā vietā? Nometnes notiek, tas ir Ovirs upes senlejā. Mums tur ir uzveidot, kur ir mūsu māja, kur mēs dzīvojam. Tad lejā ir tāds vieta, ko arī starp tur bija viena džungļa, kad mēs atbraucām. Pirmo reizi, kad 10. gadā mēs tur Jāņus svinējām, tad tur to vietu nevarēja pazīt, kā tagad, ja tur ir nolīdzināta, izcirsta, iesēta zālīta visa, un tagad tur ir pavisam jau tiek veidots parks. Jo arī tā ir Dieva svētība, ka mums ir no Mākslas akadēmijas studenti. Viņi noformēja dizaineri, mums taisina visu to projektu. Un izveidoja, un arī, es saprotu, šovasar notiks nometnes un... Šovasar mums ir paredzēta liela nometne, tur līdz 200 cilvēkiem, bet viņi dzīvos nevis kempingā, mums ir paredzēts liels telts viņam savai. Eduard, ko jūs vēlētos novēlēt viesiem, turistiem, bērniem, kuri ieradīsies šajā sezonā Lēdmanē un šobrīd tie, kuri klausās šo reklāmu? Es gribētu, lai viņi, skatoties uz mums, saprastu, ja viņiem rodās kādas problēmas viņu dzīvē, lai viņi griežās pie Dieva, jo Dievs šīs problēmas risina par velti. Un tas nav nopērkams par visu pasaules sudrabu un zeltu. Atdodiet viņam savu sirdi Dievu.